Un tad jau velns jūs ir paņēmis. Vai jūs esat sociālajos tīklos? Jā. Kuros? Draugiem LV un Twitterī. Twitterī, Draugiem LV, Facebookā. Esmu visur. Visur. Tavs mājas ir visur. Šeit. Arī. Tu esi gaisma pār mūsu galvām. Draugos. Facebookā, draugos, Askā. Nā. Facebook, OneLV, Draugiem. Kāpēc jūs neesat OneLV? Kas tāds ir? Jā, esam Draugiem LV. Es īstenībā visās seksam LV un visos sociālajos tīklos izņemot šitie Twitter. Draugi, Facebook, Twitter, LinkedIn, Vkontakte, Одноклассники. Kāpēc neesi Twitterī? Nepatīk. Man nepatīk, tāpēc, ka visi viņu lieto. Jā. Es gribu atšķirties. Twitterī, Facebookā, draugos. Negribu tur būt. Kurš visvairāk patīk? Man personīgi Twitters. Kāpēc? Tur nav jāsarunājas ar nevienu. Nav neviens, kurš pasaka, nē, man tas neinteresē. Facebook, Draugiem, LinkedIn, Foursquare, Instagram, Twitter, Face, One, gan jau arī, ja vēl profils nav izdzēsts, Google+. Vai jūs sekojat Pirmā vieta TV? Protams, ka sekojat. Kādu tvīti jums patīk visvairāk, ko mēs tvītojam? Mēs nesakojam. Kas jums patīk draugos? Spēlītes. Pērm jūs spēlējat draugos? Kādreiz spēlēju vairs ne. Tev nebija tā, ka tu sāki jau beigās slimīgas vēstules rakstīt saviem draugiem, ka viņi neaplaist tavus dārzeņus. Kādu tvīti tev Twitterī nepatīk? Kādiem man Twitterī nepatīk? Man nepatīk, kad parasti tur kādi retvīto šito vai tur retvīto to. Es esmu vienreiz retvītojis kaut kādu iPod. Nē, Laimēji. Nē, es nelaimēju. Elegants un ļoti agresīvs triks. Es esmu, bet es tam neticu. Kas? Jā, nopietni. Tu vienkārši centies. Kaut kur dziļi sirdī tici. Šis retvīts man iedos iPhone 5, jā! Jūs saprotat, ka tas viss ir pilnīgs muļķības. Bet iekšējā balss saka, bet jā, nu tomēr es vinnēšu. Un tad jau velns jūs ir paņēmis. Es varētu palūgt tev pieturēt mani jau piedurku. Vai jūs esat seksdraugiem.lv? Nē. Kāpēc? Es tādu nemaz nezinu, ka tāds ir. Kā jums šķiet, kas tur varētu būt? Es nezinu, kaut kādi... Es nezinu, vai kaut kādi fakti vai kaut kas tāds. Fakti? Fakti? Kaut kāds iepazīšanās portāls, kur viens otru vienkārši meklē kaut kādi vecpuši, vecmētis un tam līdzīgi. Kas? Pedolāči. Seksdraugiem.lv fakti ienāc iekšā, noskaidroja jaunākos faktus. Čau, man sauc Rāna, man ir 12 gadi. Kas varētu būt seksdraugiem.lv runā sadaļā? Runā sadaļā, nu... Es nejautāšu, kas varētu būt galerijās. Mans vārds ir Arvīts, man arī ir 12 gadi. Vai jums kādreiz tādu rakstījuši? Jā, vēl nesen var iedot numuru. Viņam raksta. Ko tās kā dara? Atbildes jautājumiem. Un kas ir noticis ar veco labo atbildēsim uz jautājumiem dzīvē? Ir tādi cilvēki, kuri vienkārši viņiem nepietiek drosmes pajautāt to dzīvē. Ko viņam parasti atbildi? Jā, davai! Ko tad viņi jautā tie, kur dzīvē ir kautrīgi? Viņi internetā pēkšņi izlaužās lācis no viņu vēdera ārā un viņi sāk tur, jā. Tā, ka viņš prasa, cik tālu tu esi gatavs iet, tu saki, horizonts tāls, jebkur. Kur vien acis rāda? Fakti! Es jums sekoju tā kā Twitterī, vienkārši. Kas? Es jums sekoju tā kā Twitterī. Man vislabāk patīk, protams, tie pozitīvie piemēri, kad, kā saka, cilvēki lūdz Twitter spēku. Kāds ieraksts, piemēram, šodien steidzām meklēja kādu, kurš man var aizvest uz cēsīm. Twitter spēku lūdzu palīdz. Un tad nepaiet ne 5 minūtes un kāds jau atbild. Es sekoju tikai tādiem cilvēkiem, kur mani interesē. Tādiem, kuriem tu gribi aiziet uz randiņu. Jā. Tas ir tieši tāpatās kā Dievs. Vai tas ir īsts, vai tas ir abstrakts, neviens to nezina. Tāpatās arī Twitter spēks. Varbūt arī ir kāds viens vecīts ar bārdu vai tieši otrādi gigs ar brillītēm, kurš sauc Twitter spēks, bet mēs to nezinām un varbūt arī nekad neuzzināsim. Ja man kāda meitene seko Twitterī, viņa gribētu man uz randiņu aiziet?
Es domāju, ka pus Latvija grib ar tevi aiziet uz randiņu. Un tad jau velns jūs ir paņēmis. Skatieties, kad es biju Japānā, man teica, ka pats interesantākais veids, kā burvju mākslinieks galvā varētu atrast karti, tas ir diezgan dīvaini, bet tas ir ar mēli. Skatieties, es gribētu, lai tu paņem karti ar savām rokām, to varu parādīt viņa kamerā, to tā tiešām tavējām. Okay? Nu, apstādiet man jebkurā brīdī, es negribu nodarboties ar pašdarbību, droši. Jebkurā šeit, un noliec kārtu atpakaļ. Visu, ko es izdarīšu, es ielikšu kārtas pie sevi mutē un ar mēli atradīšu tevējo kārtu. Tas ir diezgan dīvaini. Tu zini, kā parasti saka, tā ir roka veiklība, nekāds manīšanās. Manā gadījumā tā ir mēles veiklība. Jā, visu, ko es izdarīšu, es ielikšu viņa mutē un ar mēli atradīšu tevējo skaties. Vai šī te ir tavējā? Cilvēks tev grib uzdot jautājumus, un viņš var uzdot tev jautājumus. Bet, nu, es neesmu Maska Fembets, jums tik un tā var uzdot jautājumus. Jā, tas ir stulbs. Un ko tad darīt, ja viņš būtu ēskā? Nav naudas. Nav naudas? Nav naudas. Vispār. Vispār nav naudas. Tad, man liekas, tas agrāk tā nebija, tāpēc tas bija labi. Vajadzētu tikai atstāt Aska Fem un savstarpēji uz ielas nekomunicēt nekur. Kur tu naudu daboni? Kādu daboni? Es tev saku, ka nav naudas. Ko tu par to domā, ka viņai tā ir? Vai tev arī tā ir? Kas tad man nekas nav? Viņam ir naudas. Viņam ir, bet man nav. Kādi jūties tagad, ka tev ir naudas, bet viņam nav naudas? Pārāks par viņu, protams. Retvīto šo video! Uzspiežam sirsniņu šim video. Jā, uzspiežam laiku. Uzspiežam sirsniņu šim video. Jā. Un paņemāju laiku YouTube'am. Cieņa visiem. Jā. Jēkabpils ir šeit. Jā, un vispār, starp citu, Jēkabpilim Cepurenos. Gribi dāvaniņu? Mēs tev dāvājam unikālu iespēju. Noskaties šo video un tad aizsūt 35 centīmu īziņu uz draugiem LV un tu laimēs dāvaniņu uz savu profilu. Elementāri un ātri. Subscribe, spied like un noskaties pārējos mūsu video. Vēl sako mūsu Twitterī @pirmāvieta.tv. Tā vēlreiz.